Lūksim kopā. Debes Tēvs, Tu visa iesākums un gals. Mēs lūdzam, ka Tu runā uz mūsu sirdīm šodien. Mēs nākam ticībā pie Tava vārda. Ticībā visam, ko Tu esi teicis. Mēs ticam, jo Tu mums esi dāvājis ticību. Mēs mīlam, jo Tu esi mūsu pirmais mīlējs. Cik dārgs mums ir Tavs vārds. Mēs lūdzam, māci mums to šodien. Jēzus vārdā. Amen. Bija 31. oktobris, 1517. gads, kad kāds tajā laikā pavisam nezināms augustīniešu klostera mūks pienagloja 95 tēzes pie baznīcas durvīm. Šīs 95 tēzes lika nodarbēt visai Eiropai. Tās aizsāka kustību, kas sašķēla tā laika baznīcu un uzsāka ceļu uz evaņģēlija atjaunošanu. Taču Mārtiņu Luteru mocīja kāda doma, jeb kāds pants, kuru viņš lasīja Bībelē. No ticības taisnais dzīvos. Viņš raksta, es nopūlēju sevi katru dienu, gavējot un lūdzoties. Es nomocīju sevi ar ikvienu garīgu darbu, lai tikai iegūtu šo Dieva taisnību. Luters raksta, manī dzima dedzīga vēlme, vēlēšanās saprast, ko Pāvils domāja ar šiem vārdiem. No ticības taisnais dzīvos. Es nevarēju ciest Dieva taisnību. Es to ienīdu, jo nopratu, ka Dievs ir taisns un pazudina netaisnos. Bet es, bezvainīgs mūks būdams, nevarēju būt drošs, vai Dievs ir apmierināts ar maniem daudzajiem upuriem. Es kurnēju pret Dievu. Līdz vienu dienu Dievs atvēra man acis un lika man saprast, ka šī taisnība tiek dāvāta ticībā uz Kristu. Tā ir taisnība, caur kuru Dievs mūs attaisno caur ticību. No ticības. No ticības taisnais dzīvos. Beidzot šie vārdi, kuri bija radījuši bailes un izmisumu, kļuva par prieka saucienu. No ticības taisnais dzīvos. Vēlāk Luters sacīja, ka šis ir kā draudzes pamatakmens, uz kuru tā stāv vai krīt. Visas pārējās mācības gulstas uz šīs lielās patiesības pleciem. Tā ir kā Everesta kalna virsota, kas sniedzas pāri visām citām atziņām. Reformācijas laikā to nodēvēja par sola fide, jeb vienīgi ticība ir tā, kas glābi grēcinieku. Vēlāk Luters to nosauc par viva fide, jeb dzīvu ticību, jeb glābjošu ticību. Nav svarīgākas lietas, kā saprast, ko nozīmē ticēt evaņģēlijam. Un nav nekā traģiskāka, kā būt pieviltam, domāt, ka tu esi glābts, bet patiesībā neesi.
jo tava ticība nav glābjoša ticība. Šodien mēs esam nonākuši jau pie 14. nodaļas mūsu draudzes ticības apliecībā par glābjošu ticību. Mēs aplūkosim šo tēmu, un es vēlos jums iedot kādus pieturpunktus, pie kuriem mēs šodien apstāsimies. Pirmkārt, es vēlos, ka mēs saskatītu glābjošas ticības avotu. No kurienes nāk glābjoša ticība? Otrkārt, glābjošas ticības atspulgu, kā izskatās glābjoša ticība. Un treškārt, glābjošas ticības augļus. Kā glābjoša ticība izpaužas mūsu dzīvē? Glābjošas ticības avots, atspulgs un augļi. Es aicinu jūs atvērt Dievu vārdu, Pāvila vēstuli Efeziešiem, 2. nodaļu. Pāvila vēstuli Efeziešiem, 2. nodaļa, 8. pants. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Šeit mēs redzam glābjošas ticības avotu. Glābjoša ticība ir Dieva dāvana. Tā nav kaut kas, ko mēs radām paši no sevis. Pāvils raksta kādā citā vietā, ka nav neviena, kurš saprot, nav neviena, kurš meklē Dievu. Glābjoša ticība nav kaut kas, ko kritis cilvēks pats no sevis spēj darīt. Pāvils šeit raksta, ka tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Bībeles pētnieki un teologi šeit uzsver, ka šie vārdi, tas nav no jums, šeit ir attiecināms uz visu 1. panta daļu. Ka šī pestīšana no žēlastības ticībā, tas nav no jums. Gan žēlastība, gan ticība, gan pestīšana nāk no Dieva, nevis no mums pašiem. Dažkārt cilvēki mēs domāt, ka Dievs ir paveicis 90% darba, un tad tie atlikušie 10%, tad tie mums ir jāpieliek no sevis. 9. pantā viņš saka, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Lai neviens nelielītos. Mēs nevaram neko pielikt pie Dieva glābšanas darba. Jo tiklīdz mēs kaut ko pieliekam klāt no sevis, tā uzreiz mums ir ar ko lielīties. Tad mēs varam teikt, ka mēs esam izdarījuši kaut ko, ko citi neizdarīja. Taču evaņģēlijs mums māca pretējo. Tas saka, es nemeklēju Dievu, bet Dievs atrada mani. Tas saka, es bēgu no Dieva, bet Dievs mani satvēra. Es biju akls, bet Dievs atvēra man acis. Es biju Dieva ienaidnieks, bet Dievs mani mīlēja. Dievs ir tas, kurš vienmēr spēr pirmo soli, un tikai tad cilvēks atsaucas. Arī mūsu draudzes ticības apliecība par to runā, sakot, ka ticības žēlastība, caur kuru izredzētie ir darīti spējīgi ticēt, tā, ka viņu dvēseles tiek glābtas, ir Kristus gara darbs viņu sirdīs un tiek parasti panākts caur vārda kalpošanu. Tā ir ticības žēlastība, jeb
ticības dāvana un Kristus gara darbs. Īsta, glābjoša, dzīva ticība ir kaut kas, ko mums dāvā Dievs. Tā nav dabiska lieta. Tas nav dabiski ticēt kaut kam, kam mēs neesam nekad neko redzējuši no tā. Tas nav dabiski uzticēt savu dzīvi kādam, kuru mēs nekad neesam pat satikuši. Tas nav dabiski ticēt brīnumiem. Tādus cilvēkus, kuri tā dara, mēs meklējam viņiem palīdzību kādā psihiatriskā iestādē. Mēs sakām, ka viņi rīkojas neracionāli, ticot iedomātām lietām. Garīgas lietas nav racionālas. Mēs ticam Dievam, kuru mēs nekad neesam redzējuši. Mēs ikdienā sarunājamies ar kādu, kuru mēs nekad neesam satikuši. Mēs ticam svētajam garam, kuru neviens neredz. Mēs ticam, ka nonāksim debesīs, kuras neesam ar acīm skatījuši. Un mums būs jauns ķermenis, par ko mēs pat nespējam iedomāties. Kāpēc mēs tam visam ticam? Tas nav dabiski ticēt šīm lietām. Mēs ticam, jo mūsu ticība nav dabiska. Mēs ticam, jo mūsu ticība nav dabiska. Kad Bībele runā par glābjošu ticību, tā runā par pārdabisku pārliecību, kas nav balstīta uz mūsu pieredzi šajā pasaulē. Šāda ticība var nākt tikai no Dieva. Filipiešiem 1:29 ir sacīts, jo jums ir dota žēlastība. Nevienu uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Mums ir dota žēlastība ticēt. Apstuļu darbi 13:48. Pagāni to dzirdēdami priecājās un slavēja tā kungu vārdu un ticēja, cik mūžīgai dzīvībai bija izredzēti. Apstuļu darbi 18:27. Tiem, kas ar Dieva žēlastību bija kļuvuši ticīgi. 2. Pētera 2:1. Tiem, kas ar mūsu Dieva un pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dārgo ticību, kā mēs. Dabūjuši to pašu dārgo ticību. No kā mēs esam to dabūjuši? Ebrejiem 12:2. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Ja tu šodien vari apliecināt Jēzu par savu kungu un glābēju, tad zini, ka viņš ir tavas ticības avots. Viņš, kas jūsu sirdīs labo darbu ir iesācis, to pabeigs līdz galam. Varbūt tu šodien skaties uz savu ticību un saki, nu jā, es jau tā knapi tikai virs ūdens turos. Vai jau pat grimstu. Tad zini, ka tavs glābiņš nav atkarīgs no tā, cik cieši tu spēj satvērt Kristu, bet no tā, cik cieši viņš tur tevi savās rokās. 19. gadsimta evaņģēlists Džordžs Millers ir teicis, ir tiesa, ka ticība, kuru es spēju īstenot,
ir pilnībā paša Dieva dāvana. Ir tiesa, ka viņš vienīgais to uztur un ka viņš vienīgais spēj to pavairot. Ir tiesa, ka ik mirkli es esmu no viņa atkarīgs tās dēļ. Un ka ja es kaut uz vienu mirkli tiktu atstāts savā vaļā, mana ticība pilnībā sabruktu. Glābjošas ticības avots un autors ir Dievs. Otrkārt, es vēlos, ka mēs saskatītu glābjošas ticības atspulgu. Daudzi cilvēki ir vēlējušies nodefinēt glābjošu ticību. Atverot vārnīcu, mēs varam atrast daudz un dažādas ticības definīcijas. Viena vārnīca ticību definē kā pārliecību vai uzticēšanos cilvēkam, priekšmetam vai jēdzienam, pārliecību par Dieva esamību. Kāda cita vārnīca saka, tā ir pārliecība par patiesumu, esamību un īpašībām, kurām nav pamatojuma un pierādījuma. Pārliecība, kam nav pamatojuma un pierādījuma. Bet ko Dievs saka par to, kas ir glābjoša ticība? Mēs varam atvērt vēstuli Ebrejiem 11. nodaļu. Vēstule Ebrejiem 11. nodaļa tiek dēvēta par lielo ticības nodaļu, jo tā mums atklāja, kā izskatās glābjoša ticība. Mēs lasām 1. pantā, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas redzams. Pārliecība par neredzamajām lietām. Vēstule Ebrejiem, kā jau pats nosaukums to atklāja, tika sarakstīta ebreju jeb jūdu lasītājiem. Un 1. gadsimta jūdaismā farizeju reliģija bija valdošā reliģija tajā laikā. Farizeji bija tie, kuriem bija visaugstākie ticības standarti. Viņi bija tie, kuri vispilnīgāk turēja Dieva bauslību līdz pat niecīgākajam sīkumam. Un saskaņā ar viņu ticību, vienīgais veids, kā tu varēji iegūt piedošanu un tikt attaisnots Dieva priekšā, bija caur dzelžainu nodošanos bauslībai un pildot bauslības darbus. Jūdi bija sagrozījuši Dieva bauslību, kura tika dota, lai uzrādītu grēku. Un tā vietā viņi bija pārvērtuši to par veidu, kā tikt glābtam. Viņi teica, ja tu turēsi visu Dieva bauslību un piekopsi visas tradīcijas un rituālus un darīsi pietiekami daudz labu darbu un dzīvosi svētu dzīvi, tad tu varēsi nonākt debesīs. Un mēs redzam, cik ļoti Jēzus un jaunā derība iestājas pret šādu uzskatu. Atkal un atkal Pāvils vēstulēs romiešiem un galatiešiem māca, ka jūdi bija pārpratuši bauslību. Bauslība nekad netika dota, lai to pildot mēs iegūtu Dieva taisnību. Bauslība tika dota, lai parādītu, cik mēs esam grēcīgi. Bauslība ir kā spogulis, kurā mēs ieskatāmies, lai redzētu, mēs esam netīri. Bet neviens neņem spoguli un necenšas ar to sevi nomazgāt. Tas nav iespējams. Tā problēma ebrejiem, kam šī vēstule tika adresēta, bija tā, ka pēc tam, kad viņi bija dzirdējuši par Kristu un sākuši ticēt,
Kādi no viņiem joprojām centās iegūt glābšanu ar darbiem. Un tāpēc Pāvils raksta šo vēstuli, lai parādītu, ka pestīšana patiesībā nekad nav bijusi nopelnama ar darbiem. Ne tikai jaunajā derībā, bet arī vecajā derībā tas vienmēr ir bijis caur ticību. 4. pantā ticībā Ābels, 5. pantā ticībā Ēnohs, 7. pantā ticībā Noā, ticībā Ābrahāms, ticībā Sāra, ticībā Īzāks, ticībā Jēkabs, ticībā Mūzus. Ticībā. Pravietis Habakuks jau vecajā derībā Habakuka 2.4 saka, bet taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ. Šis pāns, kas satricināja Mārtiņu Luteru, nav jaunums, kas parādās tikai jaunajā derībā. Dievs no laika gala jau ir paredzējis, ka glābšana vienmēr būs caur ticību. Un 1. pantā viņš atklāja, kāda veida ticība tā ir. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas redzams. Pārliecība par neredzamajām lietām. Ticība ir pārdabiska pārliecība par to, ko Dievs ir apsolījis. Šie vārdi stipra paļaušanās ir grieķu vārds hipostāzes, no kā mēs iegūstam latviešu vārdu hipostāze. Citviet arī tulkots kā būtība, jeb pamatbūtība, jeb patstāvīga esamība. Ticība ir patstāvīga esamība par cerēto. Bībeles teologi šeit uzsver, ka šis vārds patiesībā ir saliktenis no 2 daļām. Vārda hipo, kas nozīmē zem, jeb apakš, un vārda stāsis, kas nozīmē stāvēt. Stāvēt apakšā, kā pamats. Pāvils šeit saka, ka ticība ir kā pamats zem mūsu kājām. Kaut arī mēs nevienmēr ar acīm to spējam ieraudzīt. Mums bieži patīk salīdzināt ticību kā ar lielu aizu starp cilvēku un Dievu. Un pār šai aizai ir tilts, kuru mums ir jāšķērso. Un tu vari skaidri redzēt, šeit ir ceļš, pa kuru es varu pāriet pāri. Bet dažreiz ir tā, ka tur nekā nav. Tur nav ceļa. Un tu saki, es nezinu, kā būs. Tu skaties un viss, ko tu redzi, ir tikai milzīga aiza. Bezdibenis. Un Dievs saka, uzticies. Spēr soli. Un tu paspēr soli. Un tu jūti pamats zem kājām. Tā ir ticība. Šis vārds tika lietots arī, lai apzīmētu īpašumtiesību dokumentus. Tas bija kā ieraksts zemes grāmatā. Ja izcēlās kādi strīdi par to, kuram piederēja īpašums, viņi varēja paskatīties šajā dokumentā. Ticība ir kā īpašumtiesību dokuments mūsu nākotnē. Kad Dieva apsolījumi, kuriem vēl ir jāīstenojas, patiešām piepildīsies. Un mūsu ticība nav kā citi saka, tikai tāda naiva cerība. Vai kā mēs dzirdam kādu sakām, es ticu, ka tas notiks.
Es apliecinu Jēzus Kristus vārdā, lai tas notiek. Vai kā mēs mūsdienās šī ļoti izplatītā ticības vārda mācība, kas māca, ka tev ir tikai jāapliecina, pasludini un saņem ticībā. Klausies, ticēšana pati par sevi neliek nekam notikt. Glābjoša ticība ir likta uz to, ko Dievs ir apsolījis savā vārdā. Tā ir ticēšana Dieva apsolījumiem. Mūsu ticības apliecība to pasaka šādi. Ar šo ticību kristietis tic visam, kas ir atklāts vārdā. Tāpēc, ka šim vārdam ir Dieva paša autoritāte. Kā arī ar šo glābjošo ticību, kristietis apzinās šī vārda pārākumu, kas ir augstāks par visiem citiem rakstiem un visu citu, kas ir pasaulē. Jo šis vārds daudzina Dieva godu, atklājot viņa īpašības, atklājot Kristus dabas un darba pārākumu, kā arī svētā gara spēku un pilnību viņa darbā. Cik skaisti ir redzēt katru reizi, kad kāds atgriežas un nāk pie Kristus un uzsāk savu ticības ceļu. Kāds, kurš līdz šim ir bijis nodevies ateists, kurš visu mūžu ir krājis iemeslus, lai neticētu. Un pēkšņi viņa acis tiek atvērtas, un viņš ierauga Kristus skaistumu. Un tas kļūst par viņa lielāko dārgumu. Visu mūžu viņš bija teicis, man vajag pierādījumus. Kāds ir tavs pierādījums par Dievu? Un beidzot viņš šo pierādījumu ir saņēmis. Un tā ir šī ticība. Paskatieties, ko viņš saka. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamajām lietām. Pirmkārt, ticība ir stiprs pamats. Otrkārt, ticība ir pārliecība par neredzamajām lietām. Šis vārds pārliecība ir elenhos, jeb elenktika latviešu valodā, kas ir aizgūts no šī grieķu vārda. Tas burtiski nozīmē pierādījums. Ticība ir kristietības lielākais pierādījums. Nav lielāka pierādījuma par ticību. Tu varbūt teiksi, kas tas par pierādījumu? Pierādījums tavai ticībai ir tava ticība. Tā ir apļuveida loģika. Tu nevari lietot ticību, lai pierādītu ticību. Ir taču vajadzīgi zinātniski pierādījumi. Bet glābjoša ticība nekad nav balstījusies uz zinātniskiem pierādījumiem. Divi cilvēki var skatīties uz vieniem un tiem pašiem faktiem un nonākt pie pilnīgi pretējiem secinājumiem. Gan kristietis, gan nekristietis pavērš savu skatienu uz debesīm, un kristietis saka, redzi, cik skaisti Dievs ir visu radījis. Tas nevarēja rasties pats no sevis. Un neticīgais, redzot to pašu, saka, Dieva nav. Problēma nav zinātnes faktos. Mums visiem ir vieni un tie paši fakti. Problēma ir tajā, ka mēs uz šiem faktiem skatāmies no pilnībā dažādiem skatu punktiem. Vai tu skaties ar ticību, vai tu skaties ar neticību? Un tāpēc Pāvils šeit ticību
nosauc par pierādījumu neredzamajām lietām. Jo vienīgais veids, kā tu spēsi pavērst savu skatienu uz debesīm un teikt, cik liels un varens ir Dievs, kurš to visu ir radījis, ir, ja tev būs šī glābjošā dzīvā ticība, kas nenāk no mums pašiem, bet ir kaut kas, ko Dievs mums dāvā. Kāpēc es ticu? Es neticu tāpēc, ka es esmu to zinātniski pierādījis. Kaut arī Bībelē nav nekā, kas ietu pret zinātni. Bet tas nav iemesls, kāpēc es ticu. Es ticu, tāpēc, ka Dievs man ir dāvājis ticību ticēt. Kad mēs redzam kādu cilvēku, kurš visu mūžu ir bijis evolūcijas piekritējs un dedzīgi iestājies par to, ka Dieva nav. Un vienā brīdī viņš nāk pie Kristus un uzreiz sāk apliecināt Bībeli par patiesību. Sāk apliecināt, es biju akls, un tagad es redzu. Kā tas var būt? Tas ir iespējams tikai caur svētā gara darbu, kas darbojas cilvēka sirdī. Tāpēc ticība ir vislielākais pierādījums neredzamajām lietām. Mēs neesam redzējuši Dievu. Mēs neesam redzējuši svēto garu. Mēs neesam redzējuši debesis. Mēs neko no tā neesam redzējuši. Un tomēr mēs dzīvojam katru dienu tā, it kā tā būtu realitāte. Jo mēs esam saņēmuši pierādījumu šīm lietām. Paklausieties, kā Pēteris to apraksta. 1. Pētera 1,8. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami. Un priecāsieties neizsakāmā un apskaidrojošā priekā, kad jūs sasniegsiet savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu. Mēs mīlam Kristu. Mēs priecājamies. Un mēs nekad neesam viņu redzējuši. Tas nav dabiski. Tā nav cilvēcīga ticība. Tas ir Dieva brīnums. Un šāda ticība ir neuzveicama. Tā ir neuzveicama. Lai arī kādas vētras un pārbaudījumi stātos tai pretī, tā vienmēr pastāvēs. Visa šī 11. nodaļa patiesībā runā par ticīgajiem, kuru ticība tika ļoti pārbaudīta. Tas nenozīmē, ka mūsu ticība vienmēr būs tik stipra, cik vien iespējams. Reizē mēs varam piedzīvot, ka tā ir pavisam vāja. Tomēr tā vienmēr gūs virsroku. Mūsu ticības apliecība to pasaka šādi. Šī ticība, kaut arī atšķirās tās mērā, varot būt stipra vai vāja. Pat tās visvājākajā mērā ir pilnībā cita veida, un tai piemīt cita daba, kā ar visām glābjošas žēlstības izteiksmēm, kā tai ticībai un kopējai žēlstībai, kura pieder īslaicīgiem ticīgajiem. Tāpēc, kaut arī tā var bieži saņemt uzbrukumus un tikt vājināta, tā gūst uzvaru
pieaugot daudzos līdz pilnības sasniegšanai caur Kristu, kurš ir mūsu ticības iesācējs un piepildītājs. Iespējams, vislabākais piemērs vecajā derībā tam ir Ījabs. Vēlns centās darīt visu iespējamo, kas bija viņa spēkos, lai iznīcinātu Ījaba ticību. Viņš to nespēja. Jaunajā derībā vēlns gribēja iznīcināt Pētera ticību. Viņš to nespēja. Vai tas bija tāpēc, ka Ījabs bija kas īpašs? Vai Pēteris bija kas īpašs? Jā, viņi bija īpaši, bet tas nebija iemesls, kāpēc viņu ticība izturēja. Viņu ticība izturēja tā paša iemesla dēļ, kādēļ tava ticība un mana ticība izturēs. Jo tā nav mana ticība. Es neaizsāku savu ticību. Un es noteikti neesmu spējīgs to uzturēt. Ir kādi, kuri māca, ka tu vari pazaudēt savu ticību. Ja es to varētu pazaudēt, es jau sen to būtu pazaudējis. Es droši vien katru dienu to pazaudētu. Bet Dievs saka, Jūdas 24, bet tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat un nostatīt nevainīgus un līksmus savas godības priekšā. Tāds ir glābjošas ticības atspūgs. Tas ir pamats mūsu cerībai un pierādījums lietām, kuras mēs neredzam. Tas noved mūs pie pēdējā punkta – glābjošas ticības augļi. Viena no centrālajām tēmām šajā Ebrejiem 11. nodaļā ir paklausība, kas izriet no glābjošas ticības. 4. pantā mēs redzam, kā glābjoša ticība slavē Dievu un pienes Dievam upuri. 5. pantā mēs redzam, kā glābjoša ticība seko Dievam. 7. pantā mēs redzam, kā glābjoša ticība kalpo Dievam. 11. pantā mēs redzam, kā glābjoša ticība uzticās Dievam. 12. pantā mēs redzam, kā glābjoša ticība pat nāvē nebeidzas. Mārtiņš Luters teica, ka ticībā vien mēs esam glābti, taču ticība, kas mūs glābj, nekad nav viena. Viņš teica, ka glābjošu dzīvu ticību vienmēr pavada darbi. Pestīšana patiešām ir vienīgi no ticības. Taču pierādījums patiesai glābjošai ticībai būs izmainīta dzīve. Paklausība ir glābjošas ticības augļi. Ja kāds apgalvo, ka viņam ir ticība, bet viņa dzīve nav izmainīta, un viņš nedzīvo paklausībā Dieva vārdam, tad tā nav glābjoša ticība. Ieklausieties, ko Jākabs saka, Jākaba 2:14. Ko tas palīdz, mani brāļi? Ja kāds teica, ka tam esot ticība, bet tam nav darbu, vai viņa ticība viņu var izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūks dienasčās barības, bet kāds no jums viņiem teiktu, ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, bet nedotu viņiem to, kas miesai ir vajadzīgs. Ko tas palīdz? Tāpat arī ticība.
Ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva. Bet kāds gan teiks, tev ir ticība, un man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem. Un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs. Tu dari labi. Arī ļaunie gari tic un dreb. Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Tas, ko Jākabs šeit pasaka, ir, ka pastāv tāda ticība Dievam, kura neglābj. Ir glābjoša ticība, un ir ticība, kura nespēj glābt. Un tā ir nedzīva ticība. Ticība bez darbiem, bez augļiem. Jēzus teica Mateja 3,8, tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Kāds sens mācītājs ir teicis, mums skaidri jāmāca, ka ticība, kas glābj dvēseli, nav nedzīva ticība, bet gan ticība, kas attīroši iedarbojas uz visu mūsu dabu un rada mūsos taisnības augļus Dievam par slavu un godu. Vai tu vari šodien teikt, ka tev ir šī glābjošā ticība? Vai tava dzīve to apliecina? Vai tavi augļi to parāda? Nav lielākas traģēdijas, kā domāt, ka tev ir glābjoša ticība, ja izrādītos, ka tā nav. Tev nav jābūt perfektam. Mūzes nebija perfekts. Dāvids nebija perfekts. Ābrahāms nebija perfekts. Tas ir par tavas dzīves virzienu. Tā ir sirds, kas ilgojas staigāt ar Dievu. Varbūt tu šo klausies un nemaz nezini šo Jēzu, par kuru mēs runājam. Tad es gribu teikt, lai tu zini, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies par ikvienu, kurš atgriezīsies no grēkiem un liks savu uzticību uz viņu, kā savu kungu un glābēju. Un viņš tev dāvās vislielāko pierādījumu, vislielāko dārgumu, glābjošu ticību. Lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par tik lielu dārgumu, ko Tu mums esi dāvājis. Par ticību, kuru nevieni ļaunie spēki nespēja uzvarēt. Par ticību, kas vienu dienu mūs aizvedīs uz debesu mājām, kad mēs skatīsim Tevi vaigu vaigā. Kaut arī šodien mēs neredzam, mēs Tevi mīlam. Un vienu dienu mēs priecāsimies neizsakāmā priekā, kad sasniegsim mūsu ticības galamērķi. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.